Tā ir mana ģimenīte, sieva Anna, vecākā meitiņa Anita, Justīnīte vidējā un dēliņš Maiguriņš. Viņu dēļ arī cenšos tik kājās, lai varētu pastaigāties ar viņiem. Tā jau, ja tikai izbrauc ārā, pasēdēt, paskatīties, kā viņi spēlējas. Cenšos tik kājās, lai varētu aiziet kaut kur tālāk pastaigāties pie manas mammas, pie mazo vecmammas. Ikdienā jau pārsvarā sēžu televizoru skatos, vai gultā, vai ratiņos, pauklējos ar mazajiem, kamēr sieva kaut kur uz veikalu vai pāru kaut kur steigā pa darbiem. Mēs dzīvojam Pilskalnes pagastā, Īlūkstes novadā Pilskalnes pagastā, Blāzmās. Te pagaidām saimnieks mums iedeva māju dzīvot, lai viņa neiet bojā māja. Un tā mēs te dzīvojam. Kuļamies pa bišķi, pa lēnu. Cīnamies. Vienīgais, kas grūti jau tikt pie bērniem uz istabu un uz virtuvi. Istabā šeit no āras, lai iebrauktu, vai ārā izbrauktu, uztaisīt speciāli, lai pāri slieksni varētu pārbraukt ar ratiem. Pārsvarā jau vingroju, pie dēliņa gultas pieķeries, piecelies kājās, notupsties, lai kājām būtu spēka. Ir vēl speciāls, tāds tā kā velosipēds, var gultā nolikt un mīt pedāles. Un tā pavingrojies ar rokām, centies arī parāpot, kā no sākuma mazi bērni sāk 4 rāpot. Ja būtu spēka vairāk. Spēka jau vairāk nekā bija. Tā bija, ka pat nevarēja no gultas piecelties, vajadzēja speciāli palīdzību no gultas uz ratiem pārsēsties, pāršļūt ar dēli. Tagad jau kājās spēka ir, rokās arī bišķi spēka ir. Pietiekoši, lai varētu censties tālāk kustēties.